Villa, jeb Šrilankas sirds. Tā ir vieta, uz kuru dodoties ar vilcienu var redzēt unikālo Šrilankas dabas skaistumu ar zaļiem tējas lauku noklātajiem kalniem. Šī vieta ir īpaši iecienīta dabas mīļotāju vidū. Šeit arī atrodas slavenais un tik ļoti fotogēniskais 9 arku tilts, kā arī tieši Ellās šobrīd veidojas tāds kā Šrilankas turisma centrs. Pilsētas apkaimē veidojas daudz unikālas naktsmītnes ar skaistiem skatiem, retrītiem, klubiem un dažādām kafejnīcām. Tad arī mēs savu ceļu uz Ellu izvēlējāmies veikt ar vilcienu no pilsētas Kendī, kurā ieradāmies jau ļoti agri no rīta. Līdz vilcienam vēl bija jāgaida krietnes laiciņš, tāpēc pabraukštojām vietējā kafejnīcā. Esam atbraukuši uz Kendī, un no šejienes mums būs vilciens uz Ellu. Esam nedaudz par ātri, mums vēl ir kaut kāda pusotru stunda līdz vilcienam, biļešu iegādai. Līdz vilcienam apmēram 2, un mēs atradām brokastiņas. Te mums ir kokosriekstu cepums vai plācenītis, un tad šajos 3 stūrīšos ir dārzeņi un kartupeļi. Un ļoti interesanti ir tas, ka mums ir skats, kā šos te visus plācenīšus tur viens mīca jau no paša rīta. Biļetes nopirkt bija diezgan vienkārši aizēju nopērts viņas pie kases. Mēs īstenībā mēģinājām biļetes rezervēt iepriekš, kā to dara ļoti daudzi, bet sanāk pārmaksāt vismaz 10 reizes. Mēs tikko satikām vienu vīrieti no Austrālijas, un viņš teica, ka viņš par savu 1. klases biļeti ir samaksājis $90. Īstenībā šīs biļetes, ko mēs tagad nopirkām uz 2. klasi, maksāja 600 rūpijas vienam, kas ir apmēram €50, €70. Atšķirības starp klasēm ir tāda, ka 1. klasē ir aizvērti logi, kondicionieris un lielāka ērtība. Un 2. un 3. klase ir tas vilciens ar atvērtajiem logiem, kur plībo vējš, kas ir īstenībā arī tas, ko mēs šeit gribam. Par cik mēs pirkām biļetes šeit uz vietas, vienīgais mīnus ir tāds, ka mums nav garantētas sēdvietas, tāpēc mums ir jābūt žigliem un jāiet iekšā vilcienā ātri un manīgi jāieņem pirmās vietas. Diemžēl mūsu aizdomas par to, ka pie sēdvietām netiksim, piepildījās. Šādi saspiestiem nācās braukt kādas 8 stundas, un iedomājieties, šim visam bardekam pa vidi vēl pamanās spraukties cauri bulciņu tirgotājs ar milzu grozu. Vēlams sēdēt labajā pusē, labāk skatēsot. Vēlāk sanāca sarunāt ar vietējiem, ka lai palaiž mūsu uz vilcienu trepītēm, lai arī mēs varam izbaudīt šos skaistos skatus. Sajūtas pēc brauciena ar vilcienu mums ir divējādas. Bija grūti, nērti, bet tajā pašā laikā ļoti jautri, un par to jāsaka paldies cilvēkiem, kas bija ar mums šajā te drūzmā. Ja nevēlaties piedzīvot ko līdzīgu, noteikti pērciet rezervētās vilciena biļetes. Vilcienam sasniedzot Ellas staciju, kur pa lielam visi cilvēki izkāpa ārā, mēs sapratām, ka 9 arku tilts vēl būs tikai priekšā, tāpēc noriskējām un nobraucām vēl vienu pieturu tālāk. Izkāpjot no vilciena, mums pārbaudīja biļetes, bet konduktors tikai noskatījās un neko neteica, ka esam nobraukuši pieturu tālāk. Tāpēc žigli paņēmām pirmo redzamo tuktuku un laidāmies prom uz savu naktsmītni. Un starp citu, par Ellu ir jāsaka tā, ka braucot šeit ar tuktuku ir diezgan ekstrēmi, jo visur ir šauri ceļi, kalnains un tā tālāk. Mēs ar Lampu tikko ieradāmies arī mūsu numuriņā.
Un tikko bija tik skaists saulrietis, un viss izskatās šeit tik kolosāli. Principā pirmie iespēja par Elvinu nenormāli labi. Protams, šīs ir tikai pirmās minūtes. Mēs vēl nezinām, kas mums šeit sagaidīs. Šī te mājiņa ar 2 numuriņiem, un skatu jūs redzējāt, neesam apstīties numuriņu, kā tad izskatās. Gaisma mums ir viena maza lampiņa, tad ir poldihīns, siltā veļa īstenībā, bultas veļa apušā. Jā, īstenībā skats ļoti labs ir spoguls. Tāds šeit ir īstenībā diezgan labs numuriņš, es teikšu. Vannas istaba, wow, kāda atbalsts, bet vannas istaba, jā, izklīzā. Nu, tīri smuki. Īstenībā ļoti labi vieta. Bet, protams, ka galvenais šeit ir šis burvīgais skats. Wow! Nu, ko mūsu pirmais rīts Ellē ir sācies ar vienkārši kolosālu skatu. Ļoti labām brokastīm, es pat teiktu, kur mums ir gan auglīši, gan vietējie omleti, ja pat pankūciņas, pat nezinu, kā viņi nosaukt. Tas, kas mums ļoti patīk šajās brokastīs, ir tas, ka šeit ir vietējā tēja. Un īstenībā tiešām Šrilankas tēja, melnā tēja ir ļoti garšīga. Tātad šodienas plāns mums ar Laumu ir atrast kādu skaistu tējas lauku noteikti. Tad aiziet, varbūt uz pašu pilsētiņu apstīties, nokāpt tepat lejā, aiziet līdz tiltam, protams, un vakarā mēģināt redzēt saulrietu Little Adams Peak. Tāds ir mūsu plāns. Neko iepriekš nesam šeit baigi bukojuši vai arī plānojuši. Mēs vienkārši vadīsimies pēc tā visa, kā mums vienkārši diena ritēs. Bet jā, diena jau ir iesaukusies ļoti labi. Par cik mēs ar Laumu dzīvojam šeit blakus taisni, kur ir tilts, un redzam katru dienu, cik bieži iet vilciens īstenībā. Tad mēs arī redzam, ka viņš tagad aizgāja uz pēdējo galapunktu, kur viņš it kā apgriežās un pēc tam brauc apakaļ. Līdz ar to mēs tagad Laumu noiesim tepat lejā pa kalnu līdz tiltam beidzot un apstīsimies arī, kā tas notiek no tā skatu punkta. Vienīgais šitā ir tāda lieta, ka, lai tik tā no mājas, tev visādi šķēršļi jāpāriet. Un tāda īstenībā te ir tāds barakādas, kur bambus ir noslēdz, bet mēs caur to neiesim, iesim šeit pārtēpēm. Vienkārši vairākas opcijas, kā tu var iziet ārā no šī namiņa. Nu, vismaz nevienam neienāk prātā tur iet iekšā, vai ne? Šitā sakrā mēc. Taciņi iet lejā tieši te patās. Vai ka vietējie tu tusē jau, rīts sācies. Vai jau mūs sveicina. Viss notiek, iesim apstīties, kas notiek. Un jā, šitādas te miskis arī pa laikam redz, jo cilvēki vienkārši paņem maisu un izber ārā. Nice. Vesels tusiņš te. Nezinu, kāpēc, bet vienam muti bija asiņaini. Nezinu, ko tas ir izdarīt. Šī ir tā tā, kas tiešām ved lejā uz tiltu. Un dienas laikā te ir nenormāli daudz īstenībā cilvēki, kas iet. Un labi, īstenībā mūsu gadījumā ir tās vietējās brīvdienas arī tagad Ziemassvētki. Un līdz ar to šeit ir ļoti daudz vietējo. Nu jā, 6:30 no rīta šeit cilvēku nav tik daudz. Pa kādam ir tikai. Ko šī vieta ir īpaša? Ar to, ka šim tiltam ir 9 ārkas. Un tas atrodas ļoti skaistā vietā. Un ko arī vilciens brauc? Nezinu, cik garš šeit. Tas arī bija viss tas prieks. Vienkārši pabrauc garām. Nu, īstenībā nekas tāds nav, tieši, kur tas vilciens brauc. Smukāk to redzēt no attāluma, tāpēc īstenībā mūsu namiņš tiešām ir ļoti labā vietā. Bet jā, izejot no tā, atnāk lejā vienkārši apstīties, kā tas izskatās, tīri, lai zinātu to.
Mēs meklējam tējas laukus, un īstenībā nemaz nebija tālu jāmeklē, jo tepat pie Elas stacijas ir šie te lauki. Mēs izgājām no savas viesnīcas, noķērām pirmo tuktuku, un viņš mums pa 600 rūpijām atved uz šejien. Kā arī mums ir nereāli paveicies ar laikapstākļiem, jo šobrīd ir zils debesis un spīd saule, jo mēs atrodamies Elā, kas ir kalnaina vieta ar tējas laukiem. Te parasti ir ļoti mitrs. Ja nelīst lietus, tad viss ir mākoņos, un principā tādas saulainas dienas ir diezgan maz. Un mēs esam tādā dienā šeit. Tas, kas mums ar Lammu šobrīd atliek, ir vienkārši doties un izpētīt šos burvīgos tējas laukus, kas tiešām ir tik zaļi. Trakākais, ka Lamma sabiedēja, teica, ka būšot kaut kāds dēls, kas kodīšot kājās, sūkšot asins un vēl neskast. Nu, labi, īstenībā ir tāda lieta, bet tas ir lietas sezonā. Par cik šobrīd nav lietas sezona, tad viņas šeit nav manāms. Vienīgi staigājot pa šiem tējas laukiem, jāvelk ir garās bikses, jo te ir tādi asi daži, kas saķerās kājās. Šo lauku esam izstaigājuši, līdz ar to tagad ar Lammu mēs varam doties uz pilsētu un dzert tēju. Mēs gribējām atbraukt uz vēl tējas laukiem un pastīties, kā to tēju vāc, un esam šobrīd tējas fabrikā Uvā. Kad mēs atbraucām, mums likās, te nav nekādi beigie tējas lauki, bet tagad mūs uzveda augšā caur fabriku, un te ir milzīgi lauki. Man tagad uzliks lakatiņu, lai es varētu uzlikt arī galvā grozu, kurā vajadzēs lasīt tēju. Šitāds grozs īstenībā speciāli tikai priekš turistiem ir uztaisīts, jo te ir tikai 2 kg kapacitāte. Bet tie strādnieki, kas strādā uz tējas laukiem, tie lasa 20 kg maisos. Mums uzdeva uzdevumu pēc iespējas vairāk tēju salasīt 20 minūšu laikā. Ja neaizmetīšu garām grozam lielāko daļu, es domāju, ka es varu salasīt diezgan daudz. Kā man jāmet? Es neesmu beig labais tējas lasītais. Izrādās, ko es nezināju, kad no šī viena tējas auga taisa gan zaļo, gan melno, gan balto tēju. Nav atsevišķs augs katrai tējai. Un tas, kas ir jāmeklē, ir šī te galotnīte. Principā 5 augšējās gaiši zaļās lapiņas ir tās, kas ir derīgas tējām. Es tā izsacināju, ka es par šo tūru esmu samaksājusi un vēl liek pie darba. Tā viņi to tēju diezgan lēti un labi var ievākt. Cilvēki nāk, maksā naudu un vēl paši strādā. It's video. You just show what's inside. Thank you. Pēc lapu vākšanas mums tagad ir tējas degustācija. Sanāk no gaišākas tējas uz tumšāku, no vieglākas un veselīgākas un vairāk antioksidantiem bagātākas līdz kofeīna satura lielākam. Nogaršosim visgaišāko tēju, kas ir no paša galotnītes lapiņas. Un viņā ir visvairāk antioksidanti un vismazāk kofeīns. Ļoti viegla zāļu tēja. Tā nākamā līmeņa tēja jau nedaudz stiprāka. Arī drusku vairāk garšas, bet priekš manis pa vāju. Tagad vidējā tēja atkal tumšāka. No šī jau ir man jau garšo. Tagad pagaršosim jau stipro tēju. Jā, šī ir tā tējas garša, kas man ļoti patīk. Tā ir fermentēta stipra melnā tēja. More? This one. Very good, very good, very good. Another one. Okay. Right. Par pašu tūru kopumā bija forši. Es uzzināju kaut kādas jaunas lietas. Man, teiksim, tēja nenormāli garšo, līdz ar to man bija interesanti. Es nezināju, kad ir tas viens augs uz visām tējām, gan zaļo, gan melno. Bet tā tūra pati pa sevi viņa bija diezgan ātra.
Mēs vienkārši atbraucām, samaksājām, neko iepriekš nenorezervējot. Bija forši, bet nekas tāds ļoti īpašs, ko noteikti nevajadzētu palaist garām. Te viņiem ir arī tāds foršs skaibārs, un kā jau līdzīgi ir ar vīnu, kad vīns garšo labāk ar skatu uz vīnu laukiem, arī tēja garšo labāk ar skatu uz tējas laukiem. Tikko atbraucām uz centru, Zelu. Ienācām tādā kafejnīcā kā Chill. Un viss ļoti ātri notika. Manī burgers, lama ir nūdeles ar tunci. Un mums ir ļoti garšīgs aliņš. Un viss tiešām notika tik raiti un ātri, ka pilnīgi jābrīnās. Mēs īstenībā apsēdāmies un varbūt kāds 10 minūtes pagāja un ēdiens ir gatavs. Nekur var būt labāk. Un izskatās arī nereāli garšīgi. Un šeit ir ļoti daudz cilvēku un tas nozīmē, ka te tiešām ir labi. Dienu mēs noslēdzām dodoties uz Little Adams Peak, jeb Mazo Ādama kalnu, kas ir viens no populārākajiem pārgājieniem un turisma galamērķiem Ellā. Uz šejienu var doties arī ar kājām no Ellas centra, tas aizņem aptuveni 40 minūtes. Vai arī var braukt uz šejienu ar tuktuku, kā to darījām mēs. Tas ir salīdzinoši viegli sasniedzams kalns, kas piedāvā skaistus panorāmas skatus uz apkārtējiem kalniem, ielajām un tējas plantācijām. Ļoti populāra vieta saulēktiem, saulrietiem un pat Instagram cienīgiem foto.
Mums Ella ļoti gāja pie sirds un iesakam arī tev doties uz šejieni, bet tālāk mūsu ceļa veido uz Pludmales pilsētu Mirusu, un par to jau vairāk nākamajā sērijā. Un ja jau esi noskatījies tik tālu, tad noteikti uzspied patīk, padalies ar šo video un atstāj kādu komentāru, jo tas palīdz šī kanāla augšanai, kā arī lasi rakstus travelmania.lv mājaslapā. Čau!